Jā, nu skaisti cimdi un ziemas sezona tuvojas arī jaunā sezona bobslejā un skeletonā, kā jau to šajā raidījumā vairāk kārt pieminēju. Bet pirms mēs vēl sākam runāt ar šī rīta viesi Latvijas bobsleja un skeletonu federācijas viceprezidentu Zintu Ekmanu. Labrīt! Tikmēr pievērsīsimies mazliet vakardienas tautas sporta akcijai, kas mums noslēdzās un Alders un kopā ar Latvijas televīzijas tautas sporta izveidoja akciju iekārto savu hokeja laukumu. Vakar uzzinājām no šiem 56 pretendentiem 7 uzvarētājus. Un viens no žūrijas locekļiem bija arī Zintis. Un pastāstiet, cik grūts bija tas uzdevums sadalīt to, piešķirt to 10 000 finansējumu? Jā, pirmkārt, man bija diezgan liels pārsteigums, kādā afērā es esmu iesaistījies. Es tā vieglprātīgi piekrita, man uzrunāja. Es teicu, jā. Pabažnieki jau atcerās, kā mēs 40 gadus atpakaļ kādas 3-4 laukumus uztaisījušies bijām, un mums bija gaisma. Un tā kā es dažas nianses arī saprotu no šīs lietas. Mēs spēlējām, jā. Protams, ka bija gaisma, vakarā nomet somu, no 7 līdz 12 naktī spēlējām hokeju. Daudz darba arī, cik es sapratu, no Uģa Joksta ir ieguldīts. Sākumā bija tur ap 11, jā, pieteikumiem beigās Uģis iedod 56. Godīgi sakot, nācās visas brīvdienas pavadīt, lai skrupulozi izskatītu visus piedāvājumus, priekšlikums. Un es gribētu teikt, ka tur nebija neviena tāda, kas varēja just apakšā, ka milzīgs entuziasms, griba, un katram gribējās iedot šo naudu, bet līdzekļu bija tik, cik bija, bet, protams, lieliski arī, ka ir kāda firma, kas šos līdzekļus dod konkrēti. Jā, ļoti liels prieks par šo akciju un ļoti liels prieks arī par tiem, kas grib darīt un dara un spēlēs to hokeju. Tieši tā, jā. Bet šobrīd Kanādā vēl ir 25. novembris, tuvojas pusnakts tūlīt pat, un tur es paskatījos, ir ārā -2 grādi, mazliet pat vēsāks nekā šeit. Un tātad, ja jau tas saules kniep degunā, tad tā ziemas sezona sāks. Un kā jums bija šorīt iznākot no mājas? Ir tāds savādāks noskaņojums, ka jūt to augstumu, kā ziemas sporta veidu pārstāvi. Jā, jūt. Īstenībā ir sauss laiks un mazs mīnus, te lieliski apstākļi sacensībām. Nedēļas nogalē Kalgarī sākās posms, cik mēs esam gatavi un kāds ir, vai tas drudzīts gal galā olimpiskā sezona? Es pavadīju puišus uz Kalgarī un tiešām redzēju tādu pozitīvu spīdumu acīs. Puiši raujās cīņām. Esam gatavojušies ļoti nopietni. Protams, man vienmēr pirms sezonas ir ļoti liela nervozitāte, kā būs un ko pārējie rādīs. Tie pirmie salīdzinājumi, bet, godīgi sakot, arī varbūt pat Amerika to visu neparādīs vēlāk, kad mēs atgriezīsimies Eiropā. To varēs labāk novērtēt. Un tad šīs otrpus okeānam tās sacensības mazliet kalpot kā tāds drudzīšu noņemšana, lai Eiropā mēs varam... Mums ir otrs jaunais pilots Oskars, kuram šīs ir pilnīgi jaunas trases. Par to arī uztraukums ir, jā, kā viņam klāsies tur. Kāds padoms devāt varbūt? Kalgarī trās. Padoms mēs... Es gribētu uzteikt puišus, tas padoms, ko mēs visu laiku dodam, ka puiši, ka treniņos strādā pēc labākās sirdsapziņas, nevis vienkārši atstrādāt, bet katram vingrinājumam pieiet ar ļoti lielu nopietnību. Tad tas tiešām dod daudz vairāk, un tas efekts ir lielāks. Un es domāju, ka puiši ir sapratuši arī pavērojot kādreiz vasarā, kā viņi trenējās, visu ar vislielāko atdevu un atbildību. Jā, mēs vairākas reizes bijām arī ciemos šajās treniņu nometnēs, un paši sportisti un arī treneri teica, jā, ka tie rezultāti ir labāki pat kā cits gads, bet tomēr es tagad tā palasot Sandu Prūša intervijas, viņš ir tāds piesardzīgs. Tagad mēs varam zīlēt, mēs varam darīt visu kaut ko, bet to visu rādīs sportisti, galvenais sakārtot galvas, tehniku, visu. Tieši tā. Kas ir ar tehniku? Daudz ieguldīja olimpiskā sezona, meklē kaut ko. Cik daudz mēs esam šajā laikā pievērsuši un ieguldījuši? Ir mums šādas lietas, uzlabotas ir komandas, mazliet ir dažas komandas pārveidotas, un
Sočos parādīja sevi no labākās puses, jā, tā kā arī šajā jautājumā varam būt optimistiski. Nu, bobsleja, mēs arī esam bobsleja lielvalsts, bet arī vēl citas tādas, ja, bez mums. Jā, Tur mums... esat, kā es sapratu, Ferrari, McLaren, BMW, Audi. Tieši tā. Šie visi ražotāji, pasaules slaveni ražotāji, viņi ražos arī bobsleju. Vairāk tās ir autotuning firmas, kas ir saistītas ar šīm kompānijām. Jā, nu, tieši. Skaļi vārdi, kā mēs latviešu bobslejas varētu nosaukt? Buļļi? Man ir, mēs cietie riekstēs. Skaidrs. Paskatāmies cietiem riekstiem, kas šajā sezonā, kāds ir kalendārs. Un tātad, cik es noprotu, abi Oskari brauc uz pasaules kausa posmiem, vai ne? Jā. Tā ir. Un uz Eiropas kausa posmiem brauc Žaļims. Jau ir divi posmi bijuši, 5. 6. vieta, ja? Bija kaut kas tam līdz. Šeit redzam, visi posmi ir paredzēti, ja? Uz visiem brauksim. Krievijas komanda, bet es esmu dzirdējis, ka brauc arī uz Eiropas kausa posmiem, lai tiktu pie tiem punktiem. Tā ir. Jā, nu tur veids komandas tādu matemātiku, lai varētu ar 3 ekipāžām startēt Olimpiskās spēlēs. Jā. Un īstenībā, ja Uģis Žaļims ļoti augstām vietām startē Eiropas kausos, nav nekas neiespējams arī priekš mums. Bet, tiešām to varēja manīt, ka visi rēķini, bet, viņi varbūt arī mazliet pārēķinājās. Viņi tur Eiropieši aizskrēja uz Amerikas kausiem, krāt punktus, ja, un saskēja tur pa daudz. Ja. Tā konkurence tur pārāk liela bija. Ja. Bet, to mēs visi redzēsim 19. janvārī, kad tiks pavilkts svītra. Bet jābūt kopvērtējumu Latvijas komandai jāiegūst tā vieta, lai iegūtu 2 vai 3 vietas Sočos. Jā, 3. pilotam tur jābūt ir augstā vietā vai pēc punktiem rangu tabulā. Olimpiskās spēlēs piedalās 26 ekipāžas sacensībās. Bijāt arī treniņu nometnēs Sočos. Cik daudz tur kaut kas ir mainījies kopš pagājušās sezonas pēdējiem posmiem, kad mēs tur bijām? Ko paši sportisti saka? Saka jau vēl, ka būgruši kaudzes esot, jā, bet, gan jau mobilizēs spēks un novāks. Varbūt arī, ja uzskatīs sniegs, tad tas pieseks viss. Tādā ziņā pa Soču trasu var teikt tikai visus labākos vārdus. Tā ir vienkārši unikāla būva. Unikāli. Bet cik es sapratu, mūsu sportistiem nekas sarežģīts tur nesot. Labā ziņa ir tā, ka mūsu sportistiem šī trasa ir, un mūsu tehnikai arī šī trasa ir diezgan parocīga. Vienīgais trūkums, kas mums ir, tā ir mūsu pilotu mazā pieredze. Jā, pārliecinoši. Joprojām esam nepieredzējuši. Bet labā ziņa ir tā, ka viņi arī lielais Oskars, tā skaitā, šīs sezonas laikā noteikti progresēs braukšanas meistarībā. Pirmais pilots Oskars Melbārds, otrais pilots Oskars Ķibermans. Kā jūs? Lielais un mazais Oskars, ja? Vai ir iesaukts? Lielais un mazais Oskars, jā. Dažādi. Daudziem noteikti interesē, kāda izskatīsies mūsu bobsleisti Olimpiskajās spēlēs. Kādi būs tie tērpi? Vai tādi līdzīgi, kādi mēs esam redzējuši šajās te bildēs, vai tomēr būs krāsās, kāda ir tagad paredzēts? Šis dizains jau ir mums 7 gadus, un es domāju, diezgan veiksmīgs, un tikai nebūs, protams, reklāmas virsū. Ko šodien vairāk gan pieskārāmies bobslejam, tāpat arī skeletona sezona sākās arī šajās pašās vietās. Piektdien jau startēs abi brāļi Dukuri un Lelde arī. Lelde startēs, es īsti nepateikšu, kurā, man liekas, ka Eiropā. Jā. Skaidrs, paldies. Zinta Seikmanis šorīt studijā. Mēs vēlam veiksmi jaunajā sezonā, bet jau šo piekdienu arī atgādināšu, ka Sporta studijas speciāli izlaidums 20:35, un pēc tam arī sakosim līdz mūsu sportistu sniegumam Kalgarī. Tagad neliela reklāmas pauze, un tad esam atpakaļ Rīt Panorāmas studijā.